Jums pateica, ka jāmaina viss jumts? Nesteidzieties maksāt. Iespējams, tas nav vienīgais risinājums. Jūs jautājat? Diavers atbild! Ja jumts tak pie skursteņa, satekā vai citā konkrētā vietā, tas nenozīmē, ka viss segums ir nokalpojis. Bieži bojāta ir tikai viena zona, un to var nomainīt atsevišķi. Bet pirms lokāla remonta jāizvērtē 3 lietas. Pirmā – pārējā seguma stāvoklis. Ja tas ir nolietojies un trausls, atsevišķas vietas remonts būs tikai īslaicīgs un ekonomiski nepamatots. Otrā – salaiduma vieta. Tieši nepareizi izveidot pieslēgumi sāk tecēt pirmie. Jaunais materiāls ar esošo jāsavieno pēc ražotāja tehnoloģijas, nevis uz aci. Trešā – tas, kas ir zem seguma. Apakšklājs, latojums, koka konstrukcijas. Ja tie ir bojāti, jauns segums pa virsu problēmu neatrisinās. Un vēl kas svarīgs – vieta, kur ūdens parādās telpā, nevienmēr ir tā, kur tas iekļūst jumtā. Zem seguma ūdens var aizplūst vairākus metrus. Tāpēc pirms lēmuma profesionāla apsekošana. Diavers izvērtē jumta faktisko stāvokli un godīgi pasaka – pietiek ar remontu vai vajadzīga pilna nomaiņa. Pareizs lēmums dažkārt ietaupa vairākus tūkstošus eiro. Jūsu jautājums komentāros Diavers atbildēs.